trešajā stāvā, tu redzēt Sandra. Tātad tagad mēs jums parādīsim, kā izskatās mūsu birojas ātrumā. Tas koridors. Tur vēl re, kur gar malām remonti notiek. Laikam tagad panāca atpakaļ, tas bija trepes bija. Tā, ejam pa koridoru, tagad iekšā. Un tagad ienākam mūsu birojā. Re, kur ir uzgaidāmā telpa? 2 cilvēki sēž. Akvārijas. Bumba. Alkohols. Nē, nevajag jau visu komentēt, ko tu redzi. Tur tāpat ir skaidrs, ka tas ir alkohols vai bumba vai kas tur ir. Bet nu tā, kas šitien pārunu telpa laikam. Nē, virtuve šitā. Nu, priekš mums tā ir pārunu telpa arī virtuve savā ziņā. Re, kur pastāties, kā uz stikliem salīmēt skoči, lai neietriektos ar furniem. Jā, pirmajā dienā kaut kas esot ietriekušies. Ja nebija nekas... 3 cilvēki ietriecās. Nu, neko, ja pieņem, ka tie ir cik kaut kādi 5 vai cik procenti no visiem, tad... Re, kur tu? Nevar būt. Jā. Nē, tur ir normāli domāt, jā. Mēs arī tagad tieši te sēžam, tur ierakstam. Tā, tagad mēs atnākam rekur uz mūsu brainstorm telpu, reku tu te guli tieši. Ko tu domāji arī brīdī tieši? Es sapņoju. Sapņoji? Tu nedomāji neko? Es sapņoju lielu ideju. Labi, tā. Un šeit pretī pārunu brainstorm telpai mums ir ola. Bet viņi vēl nav gatavi, cik es saprotu, kas tur būs? Divāns būs iekšā? Vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas mīgs tā kā šeit arī tāds, jā. Jā, viņa ola tāda apaļa, un tur var ieslēgt gaismu. Es biju šodien iegājis pie mūsu šitiem kaimiņiem, reku tieši pretī, un viņi no ārpuses saka, wow, ka tur tā ola viskrutāk izskatoties. Es domāju, ka viņi izstās diezgan mistiski. Es teicu, kā tad atnāciet pastieties, kas tas tāds ir, lai saprast, labi. Ejam tālāk tā. Skoči. Tas ir, lai neieskrien durvi logos. Tur tie logi tik tīri, kad tā, rekur bišķis. Tā varēs, es jau Kārlim smējās. Kārlim smējās, ka tā varētu būt normāla reklāma stiklu tīrījumajiem līdzekļiem. Jā. Nu, tu visu, ka tu neredz. Jā, mēs viņus te tā. Vai? Jā. Nu, vot. Tulīt arī beigsies laikam filmiņa. Tā, kas te mums, kur mēs palikām? Nu jā, es tagad atgriezos atpakaļ virtuvē, paņemšu tēju. Paldies, ka palīdzēji man